Sveika vai sveiks! Man ir prieks, ka skaties šo video. Varbūt jau esi dzirdējis vai dzirdējis, ka urāns ir iegājis dviņu zīmē. Tas notiek reizi 84 gados, tāpēc arī tas ir kaut kas tāds, par ko mēs, astrologi, runājam daudz un dikti. Un mums katram, pilnīgi katram no mums tagad sācies ir jauns urāna cikls. Urāna cikls konkrētā zīmē. Respektīvi, tie būs 7 gadi urāna dviņos. Par to izstāstīšu, kas tad tas tieši konkrētāk jau ir urāns dviņos, kā tas tur jūtās, jo urāns ir gaisa zīme, gaisa stihija, atbild par un ap kustību, komunikāciju, ģeniālām idejām, izgudrojumiem vispār. Tātad, ja izgudrojumi, tātad domāšana tāda vērsta uz nākotni. Un dvīnis arī ir par un ap domāšanu, arī par un ap komunikāciju, arī gaisa zīme, līdz ar ko urāns ļoti labi tajā jūtas. Un tas vienmēr ir būtiski, ja planēta ieiet sevišķi šāda te milzes, vai ne, viena no augstākajām planētām, kas lēnām kustās, tad tur mums ir šī kulminācija, tāda enerģijas kulminācija, tajā mirklī, kad ieiet aptuveni, tas nenotiek vienas dienas laikā, vai ne, konkrētā vienā dienā. Šī planēta kustas lēnām, tas notikums var atnākt vai izgaismoties katra dzīvē. Jebkurā mirklī no šiem 7 gadiem, un tur noteikti būs vairāki notikumi, un tikai vienīgi kopā ņemot, pēc tam atskatoties uz atpakaļu, varēsiet salikt tā patiesi kopā, par ko tad tas bija. Tagad mums bija 7 gadus urāns vērša zīmē. Ļoti daudziem tas izjauca stabilitāti. Un vārds stabilitāte katram no mums dzīvē nozīmē ko savu. Vienam tas bija par un ap tiešām dzīves vietu, kaut kādiem iekrājumiem iespējams. Man tas bija, tā kā viņš gāja pa manējo zīmi, un, protams, dviņi šajā gadījumā visjautīgāk to jutīs. Arī strēlnieki, jo sanāk, kad strēlniekiem opozīcijā šis urāns ies tagad jūs saulē, jūs pamatenerģijai. Bet vēršiem šie te pēdējie 7 gadi bija pārmaiņu laiks. Un tas nenozīmē, ka viss ir slikti, nē. Tas vispār nav ne slikti, ne labi. Es vienmēr savējiem studentiem, visiem, ar ko es komunicēju, runāju, stāstu lūgums ir nedalīt slikti vai labi. Nav slikti vai labi, astrologs arī nevar pateikt tev, vai būs slikti vai labi. Viss atkarīgs no tava skatu punkta, no tā, kādā apziņas līmenī esi, protams, kā tu saskati lietas, jo es izgāju cauri šim te urāniskajam virpulim, bet es nepateiktu, ka tas bija slikts, tas bija smags varbūt brīžiem, ne viss, protams, 7 gadi bija smagi, nē. Brīžiem tas bija smagi, brīžiem ļoti dzīvi mainoši, respektīvi mainīja manējo dzīvi. Piedzima arī 2 bērni, tas vienkārši sagriez manējo dzīvi kājām gaisā. Protams, mana vērša tāda laiskā dzīve, kur es varēju vienkārši darīt, ko es gribu, braukt, dzīvot, kur es gribu, beidzās, jo ir cita atbildība. Un astroloģija ienāca manā dzīvē un izgāja cauri tiesas procesam, kas nebija viegls, bet tajā es ļoti izaugu visādi. Es nostabilizējos kā personība, es finansiāli nostabilizējos un mainījos un izaugu. Un pavisam citādāk iemācījos skatīties uz lietām, respektīvi tur ir ļoti daudz labā. Lūk, tā kā nevērtējam labi vai slikti, bet par vispār urānu dviņos es stāstīšu jau atsevišķi šīs meistarklases ietvaros. Bet tagad es gribu jums vispār izstāstīt, kas tad ir urāns, lai jūs saprastu kopumā, kas tad ir urāns. Un atceramies, tad, kad es stāstu par urānu, tev viņš ir tavā kartē natālajā, tavā astroloģiskajā horoskopā, sauc kā vēlies. Tev ir urāns. Mums pilnīgi visiem ir katra planēta, respektīvi mēs apskatām modernajā astroloģijā 10 planētas, un tev ir visas 12 zīmes, kaut kādā kontekstā tevī iekšā, 12 horoskopa zīmes. Tā kā katram ir urāns, un uz katru vienu šis te attiecas, un meistarklasē mēs izskatīsim jau tu konkrēti, ja pievienosies, izskatīsi dziļāk, ko tieši priekš tevis individuāli tieši tev nozīmē šī te urāna, šie te 7 gadi dviņos,
kādas dzīves jomas tas aizskars, un, protams, kad arī, kur es vienmēr piedalos, tur es dodu kaut kādus ieteikumus, ko tiešām var izmantot dzīvē. Lai pārnestā nozīmē, es vienkārši izsakos, lai saprotamāk, tu iepriecinātu šo planētu un lai viņa tā brīvi savā nodabā nesagrieztu tavu dzīvi kājām gaisā, jo tas var būt nepatīkam un tā, pavisam nekontrolējam. Mēs nevaram kontrolēt, protams, mūsu dzīvi un nevajag kontrolēt, bet vismaz kaut kur nedaudz mēs varam ieslēgt šo te apzināto rīcību un tā palīdz. Tā, protams, ka palīdz. Lūk, bet šī pati lekcija ir par urānu kā tādu. Kas tad tas ir? Liederīgi visiem patiesībā uzzināt. Sevišķi ūdensvīri, jums tā ir vispār jūsu planēta. Par ūdensvīriem atbild urāns. Ja nu kāds šeit ir ūdensvīrs un to vēl nezina, ja ir mēnestiņš ūdensvīrā, tad arī jūsu planēta. Ja ir Venēra ūdensvīrā, iekšējā sieviete, dieviete, var būt līdzvērtīga nedaudz hausam, bet tas tāds hauss, kurš ienes kaut ko jaunu, kaut ko bieži vien ģeniālu, kaut ko brīvību mīlošu. Tātad šodien iepazīstināšu tevi ar vienu no visspilgtākajām un reizē visvairāk pārprastajām planētām astroloģijā – Urānu, protams. Ja nekad agrāk neesi par to dzirdējusi vai dzirdējis, varbūt vieglāk ir sākt tieši ar sajūtu. Urāns ir enerģija, kas tavā dzīvē ieplūst pēkšņi, izceļ no rutīnas, sagrauj iepriekšējos ieradumus un liek ieraudzīt sevi un pasauli pavisam citādi. Urāns astroloģijā tiek dēvēts arī par debesu elektrību. Un tas ir kā zibens no skaidrām debesīm, kas var skart tavu dzīvi dažreiz burtiski vienas dienas vai pat vienas sarunas laikā. Urāns simbolizē jaunievedumus, progresu, tehnoloģijas, pēkšņus pavērsienus, revolūciju, iekšējo atmodu. Urāns astroloģijā atbild par vairākām tēmām, kuras vienmēr būs saistītas ar atbrīvošanos un jaunu skatu punktu. Tas simbolizē brīvības meklējumus, ja vēlmi izrauties no rāmjiem un dzīves, kurā tu vairs nejūties dzīva, jeb dzīves. Tas simbolizē atšķirīgumu un individualitāti, jeb spēju atzīt savas īpatnības un parādīt sevi pasaulē. Tas ir arī dumpinieciskums pret autoritātēm un viltus drošību, jeb to, kas liek justies iesprostotam. Tehnoloģisko un sociālo evolūciju. Urāna laikā bieži mainās veids, kā mēs komunicējam, kā mēs strādājam un domājam. Urāns simbolizē arī satricinājumus un neparedzamus notikumus. Viss, kas nāk vienkārši kā spēriens no skaidrām debesīm, zibens. Ko tādu, kas sākumā var nobiedēt mūs, bet vēlāk notiekošais izrādās cietinošs. Dažkārt Urāns darbojas kā iekšējais revolūcijas dzinulis, kas čukst ausī. Šādi vairs nevar. Ir laiks celties un mainīt kaut ko tieši tagad, te un tūlīt. Lai labāk saprastu, ko tieši Urāns ietekmē un kā tas varētu, ko tas nozīmē tavā dzīvē, piemēram, tu gadiem strādā vienā un tajā pašā darbā, kur viss ir paredzams un pēkšņi rodas neatvairāma sajūta iekšējā, ka tu vairs tur nevari būt. Varbūt pat sapnī redzi, ka durvis vairs vaļā un pamosties ar skaidrību visa sevi prom te un tūlīt. Vai, piemēram, tu dzīvo ilgstošās attiecībās, kur komforts sen jau ir pārvērties stagnācijā, un kādu rītu sirds tev saka, šeit nav mana vieta, viss cauri. Vai arī, piemēram, tu satiec cilvēku, kurš maina tavu pasaules uztveri. Saruna ar viņu ir kā elektrības lādiņš, kas iededz aizmirstu kaisli, aizmirstu enerģiju tevī. Vai nu arī, piemēram, kāds ārējs notikums, uzņēmuma reorganizācija, globāla krīze vai pārcelšanās uz dzīvi citur. Vienā brīdī var izšķīdināt drošības ilūziju, liekot pārbūvēt savu identitāti. Vai nu, kas vēl tāds, tu pēkšņi sajūti milzīgu interesi par tēmu, kas iepriekš tevi vispār nesaistīja, piemēram, psiholoģija, astronomija, cilvēka apziņa, jebko urānisku. Šī te interese pārtop rīcībā jau tālāk un dzīve maina virzienu. Urāns ir kā elektriskais impulss, kas uz mirkli pārtrauc ierasto programmu
un iestāda tavā prātā jaunu ideju, sēklu. Lūk vēl daži piemēri, kā šī jaudīgā planēta var ietekmēt mūsu ikdienu. Piemēram, tu ilgu laiku turies pie savas vecās identitātes. Es esmu šāda un tāda, bet Urāns ienāk ar notikumu, kas šo tēlu tavā galvā par sevi sagrauj. Un tu atklāji, ka patiesībā esi daudz brīvāks, nekā biji domājis. Vai, piemēram, tu vienā vakarā satiec cilvēku, kuru stāsts ir tik brīvs, ka tu vairs nespēji dzīvot kā līdz šim. Tevi tā iedvesmo. Vai arī tu, piemēram, saproti, ka tavas robežas un iespējas nav tajā, ko citi sagaida no tevis, bet tajā, ko tu reāli pats vai pati jūti. Urāns sauc mūs no nākotnes. Jā, tas reāli runā ar mums no mūsu nākotnes. Tas ir impulss, kas liek tev jautāt sev, kā es varu dzīvot patiesāk, kas mani aizrauj tik ļoti, ka ir vērts riskēt, kaut ko mainīt. Ko es atkārtoju tikai tāpēc, ka tā ir pierasts. Tas ir reāls zibens, kas apgaismo apslēpto, tavus sapņus, bailes, neizdzīvotās iespējas. Urāna enerģija ir elektriska. Tā ir neprognozējama, spēcīga un reizēm izaicinoša. Un Urāns vienmēr norāda, ka brīvība sākas ar godīgumu tieši pret sevi. Dziļākā līmenī Urāns māca atbrīvoties no viltus drošības un ilūzijām. Tas mums parāda, kur tu dzīvo, citu gaidās, kur tu pieķeries lomām, kas sen jau ir izsmēlušas sevi, kur tu neļauj sev riskēt un atvērties, būt sev. Kad Urāna ietekme kļūst spēcīga, tā var radīt iekšēju nemieru. Tas ir kā tāds uztraukums, ko vairs nav iespējams apslēpt sevī. Tā ietekme var arī sagraut vecus priekšstatus par to, kas tu vispār esi. Tev visa pasaule var sabrukt. Tas var dot drosmi spērt soli nezināmajā, pat ja tas ir biedējošs. Urāns mums ko māca? Tas mums iemāca, ka viss sabrūk patiesībā sākas jauna telpa, kur tu vari radīt savu dzīvi no tīras lapas. Lūk, ir vairākas pazīmes un piemēri, kas var liecināt, ka Urāns aktivizējies tavā dzīvē. Piemēram, neizskaidrojams nemiers, it kā viss ārēji būtu kārtībā, bet dvēsele protestē. Kam tā ir bijis? Man ir. Tev ir sajūta, jāmaina vide, darbs, attiecības, kaut kas ir jāmaina te un tūlīt. Vai zibenīga atklāsme, pēkšņi ideja, kas uzreiz maina tavējo skatījumu. Varbūt tas ir sapnis vai kāda saruna, kas šo te ideju tev ierosina. Vai, piemēram, kaut kāda radikāla rīcība, tu pieņem lēmumu, ko sen jau bija atlikusi, pēkšņi te un tūlīt. Varbūt tās dumpinieciskums, tu vairs nevari izlikties, ka viss ir labi. Tas viss ir Urāns. Vai, piemēram, satikšanās ar jauniem cilvēkiem tev apkārt parādās citādi domājoši, brīvdomātāji, radoši, drosmīgi. Tas arī būs Urāns. Vai, piemēram, sajūta, ka esi uz jauna ceļa sliekšņa, kaut arī vēl nesaproti, kur tu vispār ej. Kā tad reaģēt uz šo te Urāna ietekmi? Daudziem no mums Urāns sākumā šķiet biedējošs, tas izvelk no komforta zonas, tas patiešām ir bailīgi, bet patiesībā šī planēta dod iespēju sākt patiesāku dzīvi, kā es minēju īsi savā piemērā iepriekš. Lūk, ko vari darīt praktiski, ja iepriekš stāstītais tev atsaucās. Pirmkārt, kad sajūti nemieru, necenties to noslāpēt, pieraksti savas sajūtas, ko tu vairs nevari pieņemt. Un tad pāanalizē, paskaties jau no tādas pieaugušās pozīcijas. Neko nevajag sasteigt, bet vajag izanalizēt. Nākamais, ja nāk radikālas idejas, dod sev laiku tās pārdomāt, bet nenoniecini tās. Urāna idejas var likties pilnīgi crazy, bet tās ir arī ģeniāls. Urāns ir mūsu ģēnijs iekšējais. Un apzinies, Urāna enerģija var likties, ka tu zaudē kontroli, bet tieši tas ir tas, kas paver tev jaunas iespējas. Un Urāns nav tikai individuāls spēks. Tas spēcīgi ietekmē arī pasauli un mūs visus tajā, tā kā mēs visi to jutīsim tagad. Un kad notiek spēcīgi Urāna tranzīti,
tad mēs redzam, ko tehnoloģiju un zinātnes progresu. To viss sajūtīs. Aktivizējas kustības par cilvēktiesībām un brīvību, sabrūk vecās sistēmas, dzimst jauni domāšanas veidi. Un tagad, kad tas ir dvīņos, tieši tas viss arī notiks. Urāna enerģija ir tā, kas pārkārto visu sabiedrības ekosistēmu. Tā ir kā vētra reāli, kas izlauž aizaugušu dārzu brīkšņus, lai atsektu jaunu augsni kam jaunam un skaistam. Urāns ir planēta, kas pārstāv tavu iekšējo aicinājumu, dzīvot patiesi un brīvi. Tā var ienākt kā pārsteigums vai krīze, bet galu galā tā palīdz. Ko? Izlausties no stagnācijas, atgriezt sev dzīvības garšu, spērt drosmīgus soļus ārpus veciem rāmjiem. Un kad viss apgāžas kājām gaisā, kad rodas jautājums, kas tagad vispār būs, atceries vienu. Viena no planētām, kas par to ir atbildīga, ir tieši Urāns. Astrologs vienmēr skatīsies uz Urānu. Un tas ir tavs iekšējais revolucionārs, kas nekad nepieļaus, lai tu iestrēgsti tur, kur vairs nav dzīvības. Un tagad iedomājies, tavā dzīvē ienāks zibens kā no skaidrām debesīm, vai ne, kas uzdod tikai vienu jautājumu, vai tu esi gatava dzīvot brīvāk. Tev ir šī iekšējā sajūta. Šī zibens spēks ir īpašs, tas atnāk, lai izkustinātu tavu dzīvi no stagnācijas. Bet vai tu zināji, ka Urāna ietekme katram no mums izpaužas pilnīgi citādāk? Tev būs citādāk, man būs citādāk. Un te ir jāskatās māja tavā dzimšanas kartē, pa kuru Urāns šobrīd iet, un planētas zīmē, pa kuru Urāns iet, un vēl šis tas cits. Un kāpēc tad vispār ir tik svarīgi būtiski zināt šo te visu par sevi? Tāpēc, ka Urāns vienā zīmē pavada apmēram 7 gadus, un šajā laikā viņš var šķērsot vienu māju, ienesot pārmaiņas vienā konkrētā dzīves jomā, vai tas var šķērsot 2 un pat 3 mājas, aktivizējot vairākas tēmas uzreiz. Un tad iedomājies, cik ļoti daudz vieglāk ir pieņemt un izturēt pārmaiņas, kas ir kā hauss un negaidītas, ja zini, ka viss nevis brūk, bet mainās. Un tev ir arī ieteikumi, ko darīt, kad Urāns uzdarbojas tavā dzīvē. Padomā par to. Vienmēr, kad mēs zinām, ir vieglāk, ir skaidrāk. Piemērs, kad Urāns šķērso 10. māju, tavu karjeru reputācija var mainīties dažreiz pat vienas dienas laikā. Tas varbūt arī, ka tev vienkārši atlaiž no darba. Tajā mirklī tu nesaproti, ka tas ir jauna sākums. Bet atceries, ka tas var izpausties dzīvē tā, ka var būt sajūta, ka pasaule tevi izaicina. Tas parasti ir Urāns. Un tas būs apslēpts jautājums, tad jau tev šis izaicinājums. Vai tu esi gatava, jeb gatavs ļaut vecajam aiziet? Vai tu uzrīksties būt patiess pret sevi? Vai esi gatavs mainīt savējo ceļu, kas vairs neder tev? Un galvenais ir pamanīt un pareizi uztvert šos te jautājumus, nevis vienkārši tos uztvert kā krīzi, kā hausu dzīvē. Un jo labāk tu zini, kur Urāns šobrīd darbojas tavā kartē, jo vairāk spēka tev ir sagatavoties un šo enerģiju izmantot kā izaugsmes platformu. Nevis ļaut tai pārvērsties hausā un krīzē. Ko tu vari darīt, lai Urāns ietekmē, lai Urāna šī ietekme būtu dziedinoša, nevis biedējoša? Vienkārši pievienojies meistarklasē, tavs jaunais pārmaiņu cikls Urāns dvīņos, kurā es dalīšos ar praktiskiem ieteikumiem. Viss ir ļoti praktiski saprotami. Es tev tur parādīšu, kā pašai apskatīties, vai Urāns tavā kartē šķērsos vairākas mājas vai tikai vienu, un apmēram kurā laikā tad šie posmi notiks reāli tavā dzīvē. Kādas var būt pārmaiņas turpākajos 7 gados, man liekas, katram tas interesē. Un sevišķi kā tām sagatavoties un kā iemācīties laicīgi pamanīt Urāna zīmes un saudzīgi pārkārtot savējo dzīvi, lai nav jāstreso. Tā kā vēlreiz aicinu tev pievienoties meistarklasē, kuru noderēs tev nākamajiem 7 gadiem. Un tad kopā tur mēs apskatīsim tavējo vai ne šo te tranzītu, noskaidrosim, kurām dzīves jomām tad tavā kartē šobrīd ies pāri šīs te urāniskās tranzīta pārmaiņas un saliksim to visu pa plauktiņiem kopā.
tava drosme, tava brīvība un tava patiesība sākas no tieši sapratnes, ka tu zini, kas notiek tavā dzīvē. Tā kā pievienojies, būs video lekcijas, izdevs materiāli, mans tehniskais atbalsts, viss šis meistarklases ir ļoti apjomīgas patiesībā, neskatoties uz cenu. Un priekšzināšanas absolūti nav nepieciešamas, tevi soli pa solim izvedīšu visam cauri un apsolu, ka būs ļoti liederīgi, interesanti un vērtīgi. Tā kā gaida tevi meistarklasē un lai ir jaudīgi šie 7 gadi, lai nav hauss, bet ir izaugsme, lai tu pamani šo te urānisko ietekmi un zini, uz kuru pusi tev doties. Jā, nav viegli. Es zinu savus iepriekšējos 7 gadus sevišķi. Būs tā, ka tiešām dzīve mainīsies ļoti viņiem, strēlniekiem un vēl citām zīmēm, jo jums ir arī citas planētas. To mēs arī apskatīsimies, starp citu. Vienmēr es iedodu arī planētām, jo jums ies pāri planētām. Tur varbūt pieņemsim, varbūt satricinājums ārpasaulē, vai ne, tavā personībā, profesionālajā realizācijā. Varbūt iekšējais satricinājums. Urāns ir saistīts ar nerviem, tā, ka, zini, ja ir posms, kad, kā saka, sit pa nerviem, dod pa nerviem, man tikko urāns gāja pāri manam mēnestiņam, es to tā jūtu, man bija pārsitiena sirdī, un es zināju, ka tas nav saistīts tīri ar veselības stāvokli, jo nekad nav bijušas pārībā nekādas problēmas, kaut gan es aizgāju pie ārsta uzreiz, bet tas ir vistīrākais urāns, jo tā ir nervu sistēma mūsējā, tāpēc ir ļoti labi zināt, jo es vienmēr stāstu par visām mājām un pieminu, ja piemēram tā ir veselības māja, tad tā ir veselības māja. Vai, lūk, piemēram, mēnestiņš iekšējais sirdsmiers, kas ir sirds miers, un sirds nemiers ir, ja tev uzkāp virsū elektriskais vai ne tāds ganiņš, urāns elektrībā. Mēs viņu dēvējam astroloģijā par elektrību vai zibeni. Viens un tas pats, tā kā ir forši zināt, par ko tas ir, kāpēc tas ir, un galvenais paņemt līdzi, ko tad ar to visu darīt. Jo izdevs materiāli viss ir saglabājami, var konspektēt video, tur es visu izstāstu vai audio ierakstu ir ļoti daudz. Lūk, viss beigšu runāt, lai jaudīgi 7 gadi, un ceru tevi redzēt meistarklasē.